Jorgu Vidmanu es pazīstu jau daudzus gadus, un pēdējā mūsu spilgtākā sadarbība bija 2020. gadā, kad viņš Artemis kvartetam veltīja savu 7. stīgu kvartetu. Es atceros to laiku, kad mēs kopā ar viņu strādājām pie šī pirmatskaņojuma. Un to emocionālo lādiņu, ar kādu mēs visi 4 gājām mājās no mēģinājumiem, to ir grūti aprakstīt. Burtiski pēc pāris kopā pavadītām minūtēm mums jau bija pilnīgi skaidrs, kā viņš vēlas to savu mūziku dzirdēt. Un katra nots ieguva pavisam citu jēgu un tādu spilgtu jēgu un ļoti lielu spēku. Jorgs tiešām ir fantastisks mūziķis, un viņam piemītā retā spēja iedvesmot gan kolēģus, gan publiku, gan droši vien arī kritiķus. Un es domāju, arī cilvēks, kas paši pirmo reizi saskarās ar mūziku. Es domāju, tā ir viņa tā lielā, īstā un neuzspēlētā mīlestība pret mūziku, kas burtiski pārņem jebkuru telpu, kurā viņš ierodas. Jorgs tiešām ir cilvēks, kas sēj gaismu, un viņu klātbūtnē nav iespējams nesmaidīt.